Ko, augļi ir sažāvēti, paskatīsimies, kas tur ir noticis. Tā, kur mums ir āboli, izskatās drusku pāržāvēti, bet nekas, priekš pirmās reizes būs ok. Tad iet kivī, tad iet apelsīni, un tad mums iet greifrūts. Tuliņ es to visu izmēģināšu un pastāstīšu, cik labi garšo pēc manām domām. Ko, laiks pirmajam testam, un sāksim mēs ar ābolu. Un ko es varu teikt? Kā es jau teicu, ābols ir drusku pāržāvēts, bet garšo ļoti labi. Noteikti ne tik labi kā pie vecmammas, bet nav tālu līdz tam. Noteikti ābolam vajadzēja drusku mazāk grādus, jo es biju uzlicis visu uz 10 stundām 60 grādu temperatūrā. Bet labi, mēģināsim tālāk mēs, ko? Apelsīnu. Par apelsīnu es varu teikt tā, ka sanācis arī ļoti garšīgi, bet apelsīnam vajadzēja vairāk stundas, kādas 12, 13 vismaz, lai viņš būtu ideāls, jo var joprojām justoši, teiksim, apelsīna šķidrumu. Un pēdējais, kas mums šodien žāvējās, tas ir kivī. Un pamēģināsimies kivī, ko mums labu kivī teiks. Un par kivī es noteikti varu teikt, ka kivī ir visgaršīgākais. Un vislabāk sanācis. Tagad es zinu, jūs zināsiet, ka kivī uzliekot uz 10 stundām 60 grādiem, viņš sanāk perfekts. Apelsīnam es mēģināšu 12-13 stundas, lai viņš būtu tuvu perfektam. Un ābolam ir nepieciešamas 10 stundas 55 grādi. Es pamēģināšu un došu jums ziņu, kā sanāca. Nākamais video iespējams būs par to, kā es jau mēģinu kārtot visas atļaujas, lai es jau varētu oficiāli pārdot, lai mani, teiksim, tā vids nepaķeru aiz vienas vietas, ko es te vispār daru. Ko? Tad tiekamies!